Įmetin Čehijas aizsardzības zonā, tīmīsai bokstos aiz vortim rauga kočkā izbakstāt ripu orā. Un, nu, Čeks īboksta, protams, bet mīsai izraida. Nā, pīspēlēji. Pīspēlēji aizsargam, aizsargs pīspēlējis vortim. Ikas bijis? Nā, niko nabijis. Čehi izraida orā ripu no savas aizsardzības zonas ar ripu Masaliskis. Sāspēlējamais aiz vortim, atgādināšu, ka mīsajam skaidliskais vairākums. Nu, ko tad mēs tūs skaistus vortus? Pīspēle, laba pīspēle otrumā ieejam zonā. Raugam atspēlēt, bet, nu, kas tad tī muģun čup un var izīt beistams pēc uzbrukums. Ai, kā tā pīspēle, nu! Nevar saprast, kas tī bija. Vorti, laikam tie givti vorti, dimžēl, bet spēle turpinājās. Sprukts uzvar īmetīni, mīsa ies vortim, pīspēle Čehi. Ai, metīns! Nav vortu, Masaliskis glāb komandu, kā skaisti izglāba, bet Čehi turpināja uzbrukt. Čehi ar ripu aiz bortim, nā, bet aiz vortim pī bortim. Un bokstos, mīsa izboksta ripu pīspēle, nā precīza, bet veiksmīgi atlads mēs uzbrucējam, turpinājās uzbrukums. Pīspēli vajag, pīspēlis centru spruktam! Metīns vorti! Nā, ajohaidi pa štangu tropē, nu kā to tā, tī bija 100% īspēja. Pazaveica Čehim, bet viss vēl turpinājās. Un mīsa ar ripu uzbrukumā tīraida vienkārši zonā, kas tā notiks. Tī mīsa izkopoja, pīspēlis centru, metīns vorti! Kas par vortim, kā pēc vicēbu grāmatas? Kas tad tī sprukts matnāt atkārtojums? Atkārtojums atlats ripa no štangas, Vokons tī patraucēja, bet, nu, atlats te roda mīsim atkārtojumu, bet te rodās tūlēt golu. Rekai Sergejs Pečura, kas tu būtu domājis? Sergejs Pečuris gadījumā nav latgalis, varētu būt kāds labs lūdzes čekenš. Un nīmat vortus un viss kārtībā.